Cits replikas, kungi? Es vienkārši domāju, ka ir diezgan vienkārši tiešām skatīties uz to valsts ieņēmumu un izdevumu bilanci un skatīties, kur mēs kādu nodokli varam palielināt un kādas izdevumus varam samazināt. Tā pašā laikā daudz sarežģītāks darbs ir tiešām veikt šīs struktūrālās reformas, skatīties, kur mums ir iekšējās rezerves. Un ja mēs, piemēram, domājam par valsts aģentūrām, kuras ir pār pa 100, ja mēs runājam par valsts uzņēmumiem un par to, kādā veidā viņi tiek pārvaldīti, tur ir milzīgas rezerves. Nu, es izstāstīšu vienu piemēru. Tātad pašlaik palīdz Stokenberga kungam tieslietu ministrijas darba izvešanā, un mēs esam konstatējuši, ka tāda lieta kā tiesu medicīniska ekspertīze pašlaik notiek 3 vietās valstī. Valdībā arī tā skaitā. Tātad viena vieta ir tieslietu ministrija, otra vieta ir iekšlietu ministrija, trešā vieta ir faktiski veselības ministrija. Un pats vienkāršākais ir to visu sakonsolidēt, un izrādās, ka tam nav vajadzīga nekāda valdības lēmuma. Principā tas ir vajadzīgs normāls pārunas ministru starpā. Bet jūs zināt līdzinējos gados, kas ir iemesls? Resoriskā greizsirdība un nekādas kustības. Es pastāstīšu, es domāju, ka pašlaik ir iezīmējies normāls progress, jo principā Stokenberga kungs ir vienojies ar Mūrnieces kundzi par to, ka iekšlietu ministrija konsolidē to visu. Un rītdien ir tikšanās ar veselības ministriju. Tā kā es domāju, tas ir viens normāls piemērs. Bet šādi piemēri ir simtiem, un es domāju, ja mēs runājam naudas izteiksmē, tad 100 miljoni šajā nozarē vien ir atrodama. Un tāpēc nevajag visu laiku koncentrēties, kam tur kaut ko nogriezt. Bet kāpēc viņas nevarēja atrast tagad uz šo mirkli, kad 50 miljonus atkal ir jāceļ jākonsolidē nodokļu celšanas palīdzību? Viņi šeit ir, šeit dokumentā, viņi nav skaidros, tāpēc, ka to skaidrus var kvantificēt, izpētot problēmu. Bet to, ka šie pasākumi ir jāveic, tas ir skaidrs. Šos skaidrus nevar atrast tagad uz tuvāku nedēļu laikā tādus, ka arī aizdevējs saprast, par ko iet runa. Tas neapšaubām ir 11., 12., 13. gada efekts no tiem visiem pieņēmumiem.